Vispārīgi veikala iestatījumi. Vispirms izlemiet, vai vēlaties piedāvāt žurnālus bez maksas vai arī vēlaties tos pārdot. Aktivizēt maksājumu, lai pārdotu žurnālus ar Smartitsla. Aktivizējiet maksājumu iespēju sadaļā Aktivizēt maksājumu un kā maksājumu apstrādātāju izvēlieties stripa. Izvēlieties valūtu, kurā jānorāda cenas. Varat izvēlēties tikai vienu valūtu, tā tiks rādīta visiem lasītājiem. Izdevēji var piešķirt individuālus pielāgotus produktu ID veikalā esošajiem produktiem. Šos ID var eksportēt kā atsevišķu lauku, eksportējot lasītāju datus, un tie ir, piemēram, produktu konti. Lai to izdarītu, ir jāaktivizē pārslēdzējs Custom Products ID, pielāgotais produkta ID. Tagad vēlamos pielāgotos produktu ID var ievadīt izvēlnes punktos pārdot rakstus, pārdot izdevumus, pārdot abonementus. Visas atsevišķu numuru, abonementu un rakstu cenas var ievadīt arī kā neto cenas. Iepriekš varēja ievadīt tikai bruto cenas. PVN vienmēr tika dinamiski aprēķināts atbilstoši bruto cenai un parādīts rēķinā. Izmantojot šo variantu, bruto cena vienmēr bija vienāda neatkarīgi no valsts. Izmantojot jauno neto cenu funkciju, neto cena vienmēr ir stabila, bet bruto cena mainās atkarībā no valstīm un pircējiem, B2 vai B2C. Dodieties uz veikals vispārīgi iestatījumi. Deaktivizējiet funkciju izmantot bruto cenas. Izdevumiem var būt atšķirīgas cenas vienas nosaukuma grupas ietvaros. To var izmantot, piemēram, grāmatām vai arī tad, ja pēc noteikta laika izdevumi tiks piedāvāti par zemāku cenu. Lai to izdarītu, aktivizējiet funkciju Aktivizēt individuālo cenu noteikšanu, pēc tam sadaļā Veikals, pārdot izdevumu varat katram izdevumam piešķirt savu cenu. Ja kādu izdevumu paredzēts lasīt bez maksas, kā vērtību ievadiet cenu 0.